to the Voice of the Latvians, produced and paid for by the United Latvian Associations of Chicago. This program has been pre-recorded. Labvakar, cienījamie klausītāji! Ir sācies 4109. Čikāgas latviešu radioraidījums 2024. gada 2. septembrī. Jūsu programmas vadītāja šovakar būšu es, Silvija Kļaviņa-Paršnī. Kaut gan meteoroloģiskais rudens vēl nav sācies, vasara tomēr ir oficiāli beigusies. Ar šonedēļas nogali, Labor Day, rudens ir sācies. Un tāpēc iesāksim šī vakara raidījumu ar ceļa dziesmu. Kopdziesma Kristīnes Kareles apderē Tarkšķu un draugu nometnes noslēgumā Griķu pamatskolā nu pat 10. augustā. Skolotājas Kristīnes Kareles vadībā.
Un tagad sveicam visus skolotājus, skolas darbiniekus, pārziņus, skolēnus, studentus un visus vecākus, ieejot jaunajā skolas gadā. Jā, skolas ir atsākušās, un mūsu pašu Krišjāņa Barona Latviešu skolas reģistrācija jau vakarā iesākās, un pirmā skolas diena būs sestdiena, 7. septembrī, kad arī notiks bērnu svētki. Šī gada bērnu svētki būs līdzīgi tiem, kas bija sen atpakaļ, ar organizāciju vadītiem stendiem, daudz spēlēm, sacīkstēm, aktivitātēm, nodarbībām, priekiem, un visi mīļi aicināti. Tas būs sestdien, 7. septembrī, skolas sākums 9:00, 10:00 visi pulcēsies gājienam, karogu uzvilkšanai, svētbrīdim un tad bērnu svētku priekiem. Ja nevēlaties nākt tik agri, atbrauciet tikai uz pusdienām, kuras sāksies 11:30. Būs aktivitātes gan bērniem, gan pieaugušiem. Būs ļoti interesants pasākums. Un skolām, skolēniem, skolotājiem par godu nospēlēsim 3 dziesmas. Pirmā būs Joka pēc alfabēts, tad dzirdēsim no Ričī Rū ūdens dziesma Vitamīns U, un tad Karameles dziedās Skudras ir gudras. Šābols, bumbierim cepčības, 2-metrīgā eglērglis filmē gliemežu ģimeni. Helikopters izglāb īstu jaguāru, krabis ķēmē lācimļi, pumušana sņaudošu odu. Sasien šali, trusis uzlej ūdeni, vienai zaļai žurkai, kā pa jokam, joka pēc mums ir sanācis alfabēts, kā pa jokam, joka pēc mums ir sanācis alfabēts. Šābols, bumbierim cepčības, 2-metrīgā eglērglis filmē gliemežu ģimeni. Helikopters izglāb īstu jaguāru, krabis ķēmē lācimļi, pumušana sņaudošu odu. Šali, trusis uzlej ūdeni, vienai zaļai žurkai, kā pa jokam,
vai sportoju, vai pārgājienā dodos. Es ņemu ūdens pudeli, lai laikus atveldzētos. Ūdens dod mums dzīvību, palīdz augt un skriet. Tad, kad esi izslāpis, ūdenis te izliet. Vitamīns U, jāuzņem ikdienu. Vitamīns U, atveldzēs ikvienu. Vitamīns U ir tavs superdraugs, kad esi izslāpis, saguris vai saslimis. Palīgā to sauc. No rīta dzeram ūdeni un, protams, vakarām. Ar vitamīnu U mēs kopā visas dienas garumā. Vitamīns U, jāuzņem ikdienu. Vitamīns U, atveldzēs ikvienu. Ja iedzer tīru ūdeni, tev liekas tīrās mokas, pieliec klātam citronu, zaļumus vai ogas. Ja iedzer tīru ūdeni, tev liekas tīras mokas, pieliec klātam citronu, zaļumus vai ogas. Jo vitamīns U, jāuzņem ikdienu. Vitamīns U, atveldzēs ikvienu. Vitamīns U. Dance, baby.
Pagājušā nedēļā dzirdējām interviju ar Kristīnu Puteni par 2x2 60. Atgādinu, ka 2x2 60 pasākums Garazarā būs šo nedēļas nogali. Pasaules latviešu jaunatnes kustībai 2x2 šogad aprit 60 gadu, un šai sakarā notiek tūre pa ASV. Tūrē brauc mūziķe Katrīna Dimanta, šefpavārs Māris Jansons un 2x2 padomes locekle Vanda Daugsta, vācot piemiņlietas arhīvam un stāstot par 2x2 vakar, šodien un rīt. Tūres pirmā pietura būs Garazarā no 6. līdz 8. septembrim, laikā, kad notiks Alas un Aljas valdes sēdes, kā arī Garazara padomes sēde. Piektdien, 6. septembrī, no 20. tas ir 8. vakarā, būs sadziedāšanās pie Lāču Annas paviljona. Aicināti visi! Sestdien, 7. septembrī, no 16. līdz 18. notiks šefpavāra Māra Jansona meistarklase. Uz to ir jāpiesakās iepriekš. Un arī sestdien, Ādamzālē 19. notiks Katrīnas Dimantas koncerts, stāstījums par 2x2, rotaļas, danči, uzkodu degustācija un citi prieki. Aicināts ik viens, bijušie dalībnieki, esošā mērķa auditorijas jaunieši 18 līdz 30 gadu vecumam, bērni, pieaugušie, kam 2x2 aizgāja secen, ar vienu vārdu sakot, ikvienu, kam vien interesētu apmeklēt šo sadraudzības vakaru. Svētdien, 8. septembrī, no 10:00 atvadas un kafija Dzintaros. Paklausīsimies tagad 2x2 no dibināšanas līdz mūsdienām. Jauks, interesants pārskats par 2x2 kustību. Divreiz pasaules latviešu jaunatnes semināru 1964. gadā aizsāka Brunis un Biruta Rubesi kā vietu, kur satikties trimdes latviešu jauniešiem augstskolas vecumā. Nometnes rīkošanā piedalījās aktīvākie ārzemju latvieši, lai motivētu pirmo paudzi, kas dzimusi ārpus Latvijas, cienīt savu latvisko identitāti. Lai tālumā no dzimtenes, kas tolaik bija okupēta, latviešu jaunieši no Kanādas, ASV un Latīņamerikas pulcētos, iepazītos un stiprinātu savas zināšanas par Latviju, kā arī trimdā veidotos nākamie sabiedrības līderi. Mani vecāki dibināja 2x2, un tā ir domāta kā vide, kur satiekās gaišākie latvieši, pēc iespējas latviešu jaunatne, kas iegrimst savā latvietībā, atrod cerams savu latvietību, un, ja Dievs tā dod, arī dod kaut ko no tā atpakaļ latviešu sabiedrībai. 2x2 programmas veidošanā aktīvi piedalījās personības, kuras šodien ietekmē latviešu organizāciju darbību, kā arī Latvijas nākotni. 2x2 noteikti ietekmējis veselu virkni cilvēkus, kas ir veidojuši mūsdienu Latviju. Un, ja mēs skatāmies, es pati un mani vienaudži, ļoti daudzi, kas ir strādājuši Latvijas valsts otrās republikas veidošanā, dažādu kultūras, politikas
un institūciju veidošanā ir noteikti liela daļa iedvesmas ieguvuši tieši 2x2 nometnēs. Nosaukums 2x2 ir domu spēle, atvasināts no reizrēķina, uzsverot, ka semināri sniegs vairāk nekā pamata, jeb 1x1 latviskās zināšanas. Nometne vasarās notika regulāri, pulcējot līdz 130 dalībnieku un 20 lektoru. Interese 60. un 70. gados bija tik liela, ka seminārus sāka rīkot 2 reizes gadā, gan vasarā, gan ziemā. 2x2 katru reizi notika citā pilsētā vai valstī. Visvairāk dalībnieku pieteicās 80. kad pārmaiņu vēsmas ienāca arī Latvijā. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas semināru dalībnieku skaits strauji saruka. Amerikā ļoti sekmīgi 2x2 darbojās no 64. gada līdz apmēram Latvijas neatkarīgas posma. Un tad tie ļoti aktīvie jaunieši, kas dzīvoja ASV, Kanādā, kas bija tie galvenie, kas apmeklēja, viņi sāka doties uz Latviju. Jā. Tā tad bija tāds liels rops, un kaut kur tieši ap 90. no 91. gadu bija grūti sarīkot nometnes. Latvija vairs nav okupēta un nav neviena iemesla, lai 2x2 nometne nenotiktu Latvijā. Tad, kad jaunieši atbrauc uz Latviju, viņi tomēr paskatās savu zemi. Daži pirmo reizi atbrauc uz Latviju. Viņi var apciemot dažādas vietas, kultūrvēsturiskas vietas, geogrāfiskas vietas, satikt savus radiniekus, iepazīt jaunus draugus. Un mēs sapratām, ka 2x2 nometne ir jārīko Latvijā, jo arī šobrīd daudz latviešu jaunieši ir izbraukuši uz Eiropu vai jau piedzimuši tur. Un būtiski atrast punktu, kurā satiekās latvieši no visas pasaules, man liekas, kura labāks punkts kā Latvija. 2x2 Latvijā norisinās kopš 2015. gada. Pusi dalībnieku veido Latvijā dzīvojošie jaunieši, bet otru pusi latviešu jaunieši no visdažādākajām pasaules valstīm – no ASV, Lielbritānijas, Kanādas, Vācijas, Zviedrijas, Austrālijas, Brazīlijas, Somijas, Beļģijas, Francijas, Īrijas un citām. Mēs mēģinām saglabāt arī nometnē Latvijā to, kas jau ir bijis pirmajās nometnēs. Tā ir šī intensīvā programma, ka tā nav vienkārši nometne, kur atbraukt atpūsties, bet tā ir intensīva izglītojoša nometne, kad jaunieši darbojas sev interesējošās ievirzēs un pēc tam arī šajos projektos, kur viņi paši kaut ko rada. Tā ir iespēja beidzot tādu jaunu punktu sākt un veidot savu kopīgo nākotni un priecāties par to. Jo mēs esam tie, kuri pēc gadiem būs izveidojuši jaunu Latviju, tādu, kurā mēs dzīvosim 2050. gadā. Divreiz divi nometnē piedalās jaunieši no 18 līdz 30 gadu vecumam. Diena sākas ar rīta apli, dziesmu un karoga pacelšanu. Priekšpusdienu dalībnieki pavada diskusijās un lekcijās, lai padziļināti apgūtu un pēc tam diskutētu gan par uzņēmējdarbību Latvijā, gan kultūras un mākslas aktualitātēm, piedalītos sarunās par mūsdienu Latvijas problēmām, politiku, mācītos kritiski domāt, izprastu pilsoniskās sabiedrības nozīmi, kā arī apgūtu latviešu folkloru un valodu. Es gribēju uzlabot gramatiku, manu vārdu krājumu, kā arī es gribēju mācīties latgaļu valodu, un to mēs darījām arī. Nodarbības vada uzņēmēji, žurnālisti, augstskolu mācību spēki, organizāciju vadītāji, mākslinieki un citas nozīmīgas personības. Šeit ir tik gudri cilvēki un iedvesmoti cilvēki. Es domāju, ka mēs patiešām varētu būt daļa no Latvijas nākotnes. Šeit ir kaut kā citādāks domāšanas veids, un es domāju, tas ir ļoti, ļoti iedvesmojoši. Šobrīd mēs varam diskutēt, kā mēs varam celt Latviju, lai tā attīstās, lai mums būtu labāka dzīve un kāda ir pašu mūsu loma šīs dzīves veidošanā. Trīs rītiņi saulē lēcās apkārnā rīkociņā. Tas, ko Latvija, tā vieta un tie cilvēki te dod, tās zināšanas vadības lokam, speciālistiem, ka viņi nāk pie mums un dod to, ko mēs paši, man liekas, nespējām dot sev.
Es saku, mēs paši. Tas nozīmē ārzemnieki, Amerikas latvieši vai Kanādas latvieši. Tas, ka 50% ir Latvijas latvieši no mūsu dalībniekiem, arī no vadības loka, tas ir tas nozīmīgākais. Brīvajā laikā notiek sporta aktivitātes, daudzbalsīgas dziedāšanas apguve un sarunas grupās par sasāpējušiem un aktuāliem jautājumiem. Ekskursijas dienā visi dodas izbraukumā, lai iepazītu Latvijas dabas un kultūras skaistumu. Pēcpusdienā katrs dodas uz izvēlēto projektu. Tās ir praktiskas nodarbības, kur tiek apgūti danči, teātris, mūsdienu Latvijas virtuve, brunču un kreklu šūšana, zināšanas, kā orientēties dabā, atpazīt augus, izveidot pirtiņu, apgūt rotkalšanu un podniecību. Tas, ko mēs šeit darām, tieši to, ko dara īsti podnieki un ir darījuši jau paudzēs. Un mēs veidojam māla traukus īstus, un šeit pat viņus apdedzināsim un brauksim mājās ar praktiskām krūzēm, no kurām varēs dzert šeit lasīto tēju. Vakara daļā visi piedalās koplekcijās, kurās ar iedvesmojošiem lektoriem pārunā aktuālus jautājumus par savu identitāti, likumdošanu un iespējām Latvijā. Pēc tam notiek kopīga filmu skatīšanās, danču apgūšana, spēles, talantu vakari un vakarēšana. Tas labi apvieno ārzemes latviešu un vietējos latviešu, lai mēs labāk viens otru saprotam, lai mēs iemācāmies no viens otru, kas ir latvietība un kāds izpaužās citos veidos. Ja mums katram savs dēļ vēstures un tam līdzīgi. Mums ir cits pieredzes un citu uzskatu, kas ir latvietība. Un līdz ar to mēs varam iemācīties no viens otru un labāk saprast, kas mēs esam kā tauta. Ikdienā es neesmu apkārt kaut kāda latviešu sabiedrība vai centra. Es ceļoju visu laiku un nav laiks īstenībā iesaistīt tajā pasaulē. Bet 2x2 man atgādina, cik spēcīga un īpaši šo sabiedrību ir un šī kultūra ir. Savstarpējā mijiedarbība starp Latvijas jauniešiem un ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem ir ļoti nozīmīga. Draudzība, biznesa saites, sadarbība un savas kultūras kopšana ir Latvijas nākotne. Tautība nav kaut kas tāds, kas tev atnāk pats no sevis. Ir sevišķi latviešiem. Latviešu apziņa, latviešu zināšanas ir tās, kas mūs tur kopā. Latviešu kultūra, latviešu valoda, Latvijas zeme, Latvijas tauta. Tas viss ir mums svarīgs, bet tas ir viss jāmācās un tas ir jāturpina. Un tas ir tas, kas te notiek. Mēs tiešām kopīgi arī domājam par mūsu kopīgo nākotni. Un šajā kopīgajā nākotnē mēs vairs neesam kā okupācijas laikā viens vienā sienas pusē, otrs otrā sienas pusē, bet mūsu 2x2 padome parūpējusies, lai visi sanāktu kopā, lai kopā mēs varētu domāt par Latvijas tagadni un nākotni. Man tas bija ļoti nozīmīgi, lai es saprastu, ka neatkarīgi no tā, kuras kādreiz pasaulē attapšos vai kuras kādu brīdi pavadīšu, Latvija vienmēr būs mans sākuma punkts un vienmēr, kur atgriezties. Burman būri, skauž man skaudī, burman būri, skauž man skaudī. Nevar man izpostīt, Dieviņš taisā dzelžu sētu, Dieviņš taisā dzelžu sētu, apkārt manu augumi. Vai kādēļ nedziedāju, kad man jūtī apstrādāji rokas, kājas piekusušas, mēlē mana nepiekus. Rokas kājas piekusušas, mēlē mana nepiekus. Nu pat dzirdētā dokumentāla filma ir pieejama YouTube. Var iet uz 2x2 Pasaules latviešu jaunatnes seminārs. Tas ir, kā sauc viņu YouTube kanālu. Ir noteikti vērts apskatīties šo filmu, jo
Jūs dzirdējāt varbūt kādas pazīstamas balsis, un videofilmā redzēsiet vairākas pazīstamas sejas. Aicinām tautiešus atbalstīt unikālo preses izdevumu Čikāgas ziņas ar rakstiem, sludinājumiem, fotografijām un, protams, ziedojumiem. Mūsu čaklais drukātājs ir pabeidzis drukāt septembra numuru, un rītdien to vedīs uz pastu. Tātad varat sagaidīt jūsu Čikāgas ziņas šīs nedēļas beigās vai nākošās nedēļas sākumā. Pakavēsimies mazliet pagātnē, dzirdot Čikāgas piecīšu ziņas ar Kalniņu un Lejiņu. Mīļie klausītāji, ir pienācis laiks iepazīstināt jūs ar jaunākiem notikumiem latviešu sabiedrībā. Ziņas ar Kalniņu un Lejiņu. Es esmu Pēteris Kalniņš Vašingtonā. Un es esmu Jānis Lejiņš Ņujorkā. Ņujorkā pēdējā Daugavas vanagu apvienības valdes sēde izcēlās ar savu lietišķīgumu, kur bez lielām debatēm pieņēma jaunos šaušanas noteikumus sievietēm. Meitenēm no 10 līdz 14 gadiem ar mazkalibra šauteni, pusaudzēm no 14 līdz 16 gadiem ar medības bisi, sievietēm no 18 līdz 45 gadiem ar kara šauteni un teleskopu, un dāmām no 45 līdz 85 gadiem ar prettanku lielgabalu. Nesen izdarītā aptauja rāda, cik strauji ir auguši latviešu periodikas izdevumi. Ja 1962. gadā izdeva 89 grāmatas, 64. gadā 117, 66. 131, tad droši varam sagaidīt, ka 1968. gadā šie skaitļi tiks pārspēti. Par pēdējā gada labāko grāmatu jāuzskaita Lazdiņas Budiņas Teach Yourself Latvian, kas domātas sveštautiešiem pašmācībai un pēc mūsu domām labākā dāvana Amerikas latviešu jauniešiem iesvētībās. Pēdējā Amerikas Latviešu apvienības valdes sēdē tika pacelts ierosinājums nākamo sēdi noturēt Katskiļos, kāda latviešu īpašumā, kurā pieejama latviska pirts. Tur delegāti varētu pavadīt vakaru pacilātā garā un atklātā sarunās vienam no otra neko neslēpjot. Tagad laiks reklāmai. Uzmanību jaunekļi! Ja dzīvojiet jūs Minnesotas štatā, bet visas meitenes jūs sūta ratā, jūs ieraugot mūk prom uz citu telpu, tad jums kaut kas nav kārtībā ar elpu. Bet tad, ja pa vēlu meklēt palīdzību sarēnējos zobu sukās vai aromātiskos mutusūdiņos, jūs vienīgais glābiņš var nākt no vienmēr viegli pieejamas un sanitāri iesaiņotas buntītes zaļo loku. Zaļie loki nevien uzlabos jūsu elpu, pātrinās vēdera darbību, pavairos ēsgribu, samazinās izsitums uz sejas un uzlabos jūsu vispārējo izskatu. Tā kā no veselības starodams jūs varēsiet turpināt dzīvnieku vārdiem. Kaut vēl joprojām ļaudis mūk uz citu telpu. Tie visi atzīst velns, kas tam par veselīgu elpu. Mēs apskatīsim par labam populārāko laikrakstu Amerikā, kas ir laikraksts Laiks, ko mēs visi lasām, ja aizņemamies no kaimiņiem, un kurš bieži vien ir tik populārs savas popularitātes dēļ, viņiem ir rodās grūtības ievietot visus sludinājumus, un tādēļ bieži vien jāķerās pie dažādiem saīsināšanas veidiem, kādi vien latviešu gramatikā tie ir pieļauti. Šeit laikraksts Laiks. Šag 12 septplakst 4 pp. Čik un ap Latvu babas telpās bija pulcējušies Čiku Latvu org appārstāvji, lai atzīmētu 10 jubilejas atceri. Daudzo apsveicēju vidū bija ala viceprezidents Kalniņš,
DV apvas prks plkv hāstanga, Alija Sekr B. Zariņš, ZASV pārstāvis, VESP vadad mag Iur C. Kārkliņš UC. Galveno svētku runu teica LNAK prks prof. Dr. Gudrais, uzsverot Čiklakv.org ap svarīgo nozīmi un viņas vadītāja Inžmehkra Skrūvīša pašaizliedzīgo uzupurēšanos nenogurstošā mērķa sasniegšanā UTT. Koncerta daļā piedalījās bija Latvijas operas brīva H. Vilpīte Strazdiņa, Sopr un Čik un Milv ap Latv Evlut Dr. Kores, Komp Dr. A. Žestiņa vadībā. Patriotiskas dzejas skandināja Rež Kr. Stumdītājs. Ziedus mākslu pasniedza DV apbas dāmu komprekce B. Čauliņa un aploksnī, apbas viceprekce S. Lodīte. Rakstiskus sveicienus bija piesūtījuši Ilgub Kerners, Sen Douglas, Rep Il, UN Sekr Utants, ASV Prez LBJ, UDC. Un tagad jaunākais modes ziņās. Kā no Parīzes ziņot, tad sieviešu svārki šo pavasaru būs vēl īsāki, caurmērā no 18 līdz 24 colām virs ceļiem. Būs tiešām interesanti redzēt, ko darīs sievietes ar īsām kājām. Un tagad sporta ziņas. Šī gada video valsts meistars sacīgs Klīvlandē volejbolā un basketbolā izcīlās ar bagātīgo balvu klāstu. Balvas basketbolā bija dāvinājuši Korporācijas kopas apvienība turnīra vecākam dalībniekam, Mazputiņa redakcija ceļojošo kausu pasniedza jaunākam turnīra dalībniekam un Daugavas varoņu kausu pasniedza labākam metājam. Amerikas Latviešu jaunatnes apvienības dāvāto kausu tam sacīkšu dalībniekam, kurš lietos vismazāk svešvārdus, pēc pašu sportistu nobalsošanas piešķīra amerikāņu tiesnesim. Ar labu nakti, Kalniņ! Saldu dusu, Lejiņ! Čikāgas Latviešu radio raidījumu komiteja izsaka sirsnīgu pateicību ikatram klausītājam un atbalstītājam. Tikai ar jūsu atbalstu latviešu valoda un mūzika turpinās skanēt Čikāgā un tās apkārtnes radio viļņos. Šonedēļ īpaša pateicība Ainai Eglītei par dāsno ziedojumu. Paldies! Paldies, paldies! Lai skan radio ielas draugu dziedātā dziesma Mans sapņu radio. Un smejas, kad jāsmejas, un līgo, kad jālīgo. Man sapņu radio, līdz ar mani ceļā skrien, un mājās, kad atgriežos, tas sagaida mani arvien. Man sapņu radio, ne krēslas, ne tribīne kādam. Man sapņu radio, dziesmai un labām vārdām. Man sapņu radio, ne krēslas, ne tribīne kādam. Man sapņu radio, dziesmai un labām vārdām. Man sapņu radio, skumīgs ir, kad skumji man. Sirdi ir sasniedzams, ar prātu ir saklausāms.
gaisma ir jāizdzied. Man sapņu radio, ne krēsls, ne tribīne kādam. Man sapņu radio, dziesmaju labām vārdam. Man sapņu radio, ne krēsls, ne tribīne kādam. Man sapņu radio, dziesmaju labām vārdam. Sapņu radio? Kāpēc gan nē? Ieslēdz tieši un paklausies latviešu mūziku. Mums pašiem ir savas dziesmas. Man patīk radio, man patīk vispārējais, kas notiek. Sapņu radio ir jābūt. Bez tā mums nevar dzīvot. Naktī un dienā, laukos un pilsētās, ciemos un ielās, arī mašīnās. Viņš nav iedomīgs. Viņš visu laiku dzied. Vairāk jāmeklē prieks, jo problēmas pašas atradīsies. Radio ir forši. Man sapņu radio, ne krēsls, ne tribīne kādam. Man sapņu radio, dziesmaju labām vārdam. Man sapņu radio, ne krēsls, ne tribīne kādam. Man sapņu radio, dziesmaju labām vārdam. Man sapņu radio, ne krēsls, ne tribīne kādam. Man sapņu radio, dziesmaju labām vārdam. Man sapņu radio, ne krēsls, ne tribīne kādam. Man sapņu radio, dziesmaju labām vārdam. Man sapņu radio, dziesmaju labām vārdam. Man sapņu radio, dziesmaju labām vārdam. Amerikas Latviešu palīdzības fonds vai Latvian Relief Fund of America Inc. piedāvā visāda veida apdrošinājuma plānus. No viņa tīmekļa lapas, we are a unique nonprofit that offers benefit plans to cover common gaps in medical coverage. LRFA members are eligible for support in emergencies, new baby gifts, and more. With over 70 years of service, we are proud to serve the needs of our members. Join our community of people helping one another. Lai uzzinātu vairāk par Amerikas Latviešu palīdzības fondu, varat zvanīt viņiem Elkins Park, Pensilvānijā 215 635 4137. Varat apmeklēt viņu tīmekļa lapu www.lrfa.org. Lai skan dziesma draugiem, dzied Zigfrīds Muktupāvels. Visiem, kas nesvieda akmeni pretī, vēru reiz sirdi kā tāli var lauks, atnāci tu un rozi man mēti, rozi, kas reibina smaržo un plaukst. Atnāci tu un rozi man mēti, rozi, kas reibina smaržo un plaukst. Naktīs ar pirkstu, kad velku uz rūtīm, kādu seju, lai mākoņi zin, kā arī mana sirds tagad krūtīs, mūžības mīklu bez atbildes min. Kā arī mana sirds tagad krūtīs, mūžības mīklu bez atbildes min. Nezinu mācīties sērenādes, vai arī bulvāros logus iet sist. Draugi no rītā atnāks un lādēs, vai tavas smadzeņu sveces sāk dzist. Draugi no rītā atnāks un lādēs, vai tavas smadzeņu sveces sāk dzist. Cīruļi,
saule, kad sniegu prom slauka, apreips no laimes un meldiju jauc. Prātu man saplosa mīla kā auka, lai nekad bijis jau nav tā daudz. Prātu man saplosa mīla kā auka, lai nekad bijis jau nav tā daudz. Kā jau pieminējām, šo sestdien ir pirmā Krišjāņa Barona Latviešu skolas šī gada mācību diena. Un bērnu svētki, uz ko visi ir mīļi aicināti. Bērnu svētku sākums ir 10:00, pusdienas ap 11:30. Bet svētdien būs abu latviešu luterāņu draudžu kopīgs dievkalpojums Cijānas draudzes baznīcā un pikniks. Sākums 10:00. Dzirdēsim tagad korāli Dievišķīga mīlestība, ko iedziedājis Cijānas draudzes virtuālais korāļu ansamblis, kurā dzieda arī Svētā Pētera draudzes locekļi. Dievišķīgā mīlestība, debes balva dārgākā, mūsu sirdīs ienākdama, dzīves ceļu pārmainā. Jēzu mīlestības avots, žēlastība mūžīgā, nāc ar mieru, nāc ar prieku, katrā sirdī slāpstošā. Pildi, Kungs, ar savu garu, tūlīt pienu dvēselī. Tevi pieaug laimes vara, mieru man dod mūžīgi. Atņem prieku dzīve lētai, ticībai tu svētus gals, lai mūs vada gaita svētā, tava laba gana balss. Dzīve, kas ir atjaunota, pestīšanas nopelnā. Esi Jēzu viņas rokā, mūžam gaišā cerībā. Iet no spēka, jaunā spēka, lai mūsu cenšanās, kamēr nāksim debes mājās, žēlastībā grāmatās. Gribu arī pieminēt, ka trešdien, 11. septembrī, 12:00 ir nākošais pensionāru sajiets Ligzdas Dienvidu ēkas mazajā zālē. Svētbrīdi un programmu vadīs Cijānas draudzes mācītāja Gundaga Puidza. Visi mīļi aicināti. Pirms 6 dienām klajā nāca jauna Anša Klintsona dziesma. Paklausīsimies, lai skan tējas dziesma. Labi, ka tā,
ka tā. Kad ārā lietus līst, kad ārā lietus līst, vai saules stari ir jau tavā prātā? Es domāju par to, vai tavas acis dzirksteļo, vai tu smaidi un pašlaik mazliet uzdejo. Vai ar tevi viss ir kārtībā ar tevi, viss ir kārtībā ar tevi, viss ir kārtībā. Tu esi drošībā, kad ārā lietus līst, kad ārā lietus līst, vai saules stari ir jau tavā prātā. Es domāju par to, kādu teju tu gatavo, vai kuras uguns kamīnā. Es domāju par to, vai tavas acis dzirksteļo, vai tu smaidi un pašlaik mazliet uzdejo. Vai ar tevi viss ir kārtībā ar tevi, viss ir kārtībā, vai ar tevi viss ir kārtībā. Tu esi drošībā ar tevi, viss ir kārtībā ar tevi, viss ir kārtībā ar tevi, viss ir kārtībā. Tu esi drošībā. Vai es varu teikt, labi, ka tā. Ar mīlestību un pateicību es tev sūtu visu savu atzinību. Es atzīstu tevi par pietiekami labu un mīlu tavu perfekto dabu. Ar tevi viss ir kārtībā ar tevi, viss ir kārtībā ar tevi, viss ir kārtībā. Tu esi drošībā ar tevi, viss ir kārtībā ar tevi, viss ir kārtībā ar tevi, viss ir kārtībā. Tu esi drošībā. Labi, ka tā. Labi, ka tā. Labi, ka tā. Ar tevi viss ir kārtībā ar tevi, viss ir kārtībā ar tevi, viss ir kārtībā. Tu esi drošībā. Noslēgsim šī vakara raidījumu ar auļiem un tautumeitām un dziesmu Dzied pa priekšu, brāļa māsa. Sirsnīgs paldies, ka pavadījāt atkal šo nedēļu ar mums. Līdz nākamajam pirmdienas vakaram ar labvakar! Dzied pa priekšu, brāļa māsa, pavilkdama locī.